saskaņas zināšana ir patstāvīgums. Steigties nav gudri. Elpas savaldīšana rada sasprindzījumu. Iztērējot pārāk daudz spēka, rodas nogurums. Tas nav dāla ceļš. Kas ir pretrunā ar dālu, tas ilgi nepastāv. Jo vairāk likumi un ierobežojumi, jo nabadzīgāki kļūst cilvēki. Jo vairāk cilvēkiem izdomas un gudrības, jo dīvainās lietas notiek, jo vairāk priekšratu un aizliegumu, jo vairāk zavļu un laupītāju. Laime sakņojas ciešanās, ciešanas slēpjas zem laimes, kas zina, ko atnesīs nākotne. Nav nekā godīga, godīgums kļūst par negodīgumu. Labestība kļūst par buršanu, cilvēks ir noburts uz ilgu laiku. Tāpēc gudrais ir ass, bet ne griezīgs, spits, bet ne caurdurošs, tiešs, bet ne apvaldīts. Mirdzošs, bet ne žilbinošs, darbojies visumā ar dālu, un ļaunumam nebūs varas. Lai gan ļaunums ir varens, tā vara netiks izmantot, lai kaitātu citiem. Tas ne tikai nekaitēs, bet arī gudrais pats būs pasargāts. Tiem, kas uzvar, jāprot dot ceļu, un viņi uzvar tāpēc, ka dod ceļu. Ar mīļiem vārdiem var nopirkt godu, ar labiem darbiem var panākt cieņu. Saskata vienkāršību sarežģītībā. Sasniedz pilnību mazajās lietās. Uzmani sajūtas, apvaldi asumu, vienkāršo dzīvi.